Labrīt! Mēs kopā ar plastikas ķirurgu Gansu Ģīles šonedēļ apspriežam dažādas populāras jautājumus saistībā ar plastisko ķirurģiju. Labrīt, Anci! Labrīt! Vai visām operācijām pēcoperāciju periods izskatās vienāds? Ko ir aizliegts darīt šajā laikā pēc operācijām? Ir kopīgās lietas praktiski visām ķirurģiskajām manipulācijām, un ir lietas, kas, protams, ir absolūti operācijas specifiskas. Ja runājam par kopīgajām lietām, tad standarta ierobežojumi pēcoperācijas periodā ir pirmkārt neveicināt pastiprinātu svīšanu un izvairīties no lielām fiziskām slodzēm, kas ir ar augstiem pulsiem. Vai to nedarīt sev pāri? Nedarīt sev pāri, tieši tā. Nākošā lieta, protams, ir mēģināt neatsākt kaitīgos ieradumus, jo visas lietas, kas vai nu sašaurina asinsvadus vai veicina šķidrumu aizturu organismā, rezultēsies ar lielāku tūsku, lielāku diskomfortu, ilgāku pēcoperācijas periodu. Protams, netraumēt operēto reģionu, lai pirmkārt nenāks brūce vaļā, otrkārt, lai tas nesāpētu. Vai tagad nebakstītu pirkstu un neteikt, kā man te ir? Tieši tā. Cik ilgs ir atkopšanās laiks pēc operācijas? Standarta dzīšana ir 6 mēneši. Ja viss notiek pēc plāna, tas ir laiks no ķirurģiskā grieziena līdz pilnībā sadzījušai, smukai, plānai, mīkstai, rētai. Bet, protams, straujākā daļa ir pirmās 3 līdz 4 nedēļas, kad ir lielāks apsārtums, lielāka tūska, šis te operētais reģions ir jūtīgāks, trauslāks. Tas ir arī laiks, ko viņi varbūt jāpasargā ar speciāliem pārsējiem. Vai sievietes bieži uztrauc par sāpēm pēc operācijas laikā? Protams, bet labā ziņa, ka medicīna pēdējos gadu desmitos ir pietiekoši attīstījusies, lai mēs varētu piemērot pēcoperācijas perioda atsāpināšanu katram pacientam individuāli. Tāpēc arī mēs pēc operācijas vienmēr paturam pacientus kādu laiku klīnikā, lai izvērtētu, kā viņi jūtās, kāds ir viņu šis komforta līmenis, vai viņiem pietiek ar vienu medikamentu, vai viņiem vajag medikamentu kombināciju, kā viņi konkrētos medikamentus panes, vai nekairina kuņģi, vai neizraisa kādas alerģijas un tā tālāk. Es zinu, kas ir forša sajūta. Forša sajūta, ka ir kāds cilvēks, kurš zina, ko dara, ja, un uz kur var paļauties. Ja, ka tu zini, ja es uz šo parakstīšos, tad būs kāds, kas par mani parūpējās. Vai ne, Ants? Tas ir viena no panākuma atslēgām vispār medicīnā. Jā, paldies tev, Ants! Paldies! Radio Skol.